Sveiki visiem! Esam ieradušies pie Sibajak vulkāna. Un ko rausim augšā. Laiks nav tas foršākais. Bija jau smidzena īstenībā. Paņēmām kaut kādu transportu. 6 eiro maksāja līdz teini atvestu. Baigi tālāk kājumā, lai 7 vai 7 km liekam. Ko rausīsim augšā? Skatīsimies, kā būs. Cerams, ka paliksies ar laiku. Jo, ja būs baigi apmācies, tur neko neredzēsim. Dodamies augšā un skatīsimies, kad būs. Mums te kaut kā jāsameklē Rangera māja. Jāmaksā pa ieju. 10 000, tas ir kaut kādi 50 centīmi. Es neizskatās, ka tā būtu Rangera māja. Kur? Kāds zina, varbūt viņš arī dzīvo tur. Nē, kaut kas priekš izskatās. Un saule vecāks spīdēt. Tieši kā pirmā brīdī. Ko es jums aizstāstīju? Uz kalnu, ja gribi braukt ar grabu, tu izsauksi grabu un gaidīsi 2 dienas. Kā viņu izsauc, tā teica, ka jau izsaukti, bet viņš nekā neatbrauc. Lai, ka nemaz mašīna nav, bet aplikācija darbājās. Mēs esam jau pie Kātrītes. Var redzēt, ka dūmā. Es taču teicu, ka nevaldu to plašītē. Dievs, jau beidziet beigies. Šeit standarta procedūra. Pierakstiem mūsu vārdus, uzvārdus, ja negadījumā kaut kas atgadās, nokāsam mazu naudu un palaidam mūs tālāk. One name, Yeah. Kur viņš ir? Tu tev nevē? Ir mums. Thank you. Samaksājām ieejas biļeti Rangeram saucamajam. Un cik tas bija? 20 000, tas ir 1 eiro. Un kur aiziet mums bezceļš sākās. Traukšā jālien. Kā aiz tev slīdi? Kā būs augšā? Priekšies, lai, ja kas te rotrāt, tu man te vairāk paslīdi parasti. Nu, rauj iekšā Mika 4x4. Jā. Bļājas, tā ir tādi dubļi. Miks organizācija morāli jau. Tā kā apavu izvēle ļoti svarīga. Mums ir pilnīgi, kā teikt, pakaļā. Ak, Dievs. Tālāk repasori sākās. Jēzus Marija. Esmu jau pat sēra. Pamatīgi. Miška, piška. Mēs izsartīgi. Kāda šeit vieta agrāk izskatās, ka bijuši džungļi. Un izgriezt ceļš vienkārši ir. Pamatīgi džunglis. Pat negribu iedomāties, kas te dzīvo. Kāpēc nepajokam grūts. Īstenībā nekad nav viegli kāpti. Ko es tam urgoju? Kad tad ir bijis tā, ka vienkārši smejoties augšā kalnā. Ja ar mūsu iešanu esam panākuši dažus cilvēkus, tad es neesam te švakāki īstenībā. Ir vēl švakāki pa mums. Un šito skatu gribējām redzēt. Otrs vulkāns pretī. Un nav apmācies. Superīgs skats. Uzņems kādu bildi, kamēr apmācies. Kā ir pēc mana feisa. Izliekas grūts kāpiens. Pamatīgi. Jau pašos pirmajos metros tāds skats, bet, diemžēl, tas bija pēdējais skats uz blakus vulkānu. Mēs vēl ilgi šaubījāmies, kad ņem bildes uzreiz, vai no augšas, kad skats būs krietni labāks, bet labi, ka izdomājām bildes uztaisīt uzreiz, jo skats, kas bija tajā brīdī, tas bija labākais. Iespējams skats. Esam jau redzam jau pašu galu gandrīz. Ļoti skaista vieta. Cik dīvaini šā ceļojā pasaulē tik maza. Tikko priekšā satiekam cilvēku bariņu. Viņi atcerās mūs, ka mēs bijām kopā tajā orangutānu tūrē. Tas jau bija cik dienas atpakaļ. Un
Un tas bija 5 stundas apakaļ jābrauc ar mašīnu. Un tagad mēs esam vienā kalnā blakus. Tik smieklīgi īstenībā. Un tā ir tik bieži gadās. Tā nav tik pirmā reize. Drīz būsim klāt, kur jau šauj ārā. Karstā tvaiku. Super, ejam. Esam pie pašiem tvaikiem. Smaka ir tāda, es nezinu. Kā olas? Vēl trakākais atspēdīja olas ar tunci un atstāja siltumā uz 3 dienām kaut kādā kārbiņā. Vienkārši. Drausmīgi smirda. Vai, kur šeit var palikt arī teltīs naktī. Tie, kas gada saulēktu. Bet nu šities dienās ir baigi sūdīgs laiks, tā kā nav nekas, man liekas, baigais ponts nav palikt pa naktī. Jā, protams, pieredzi te jau var. Bet nu labi. Mums tas īsti neinteresē te. Jēzus, kāds vanis. Ja tādā tas pohmaļa, garantēju, ka pievien tu visu grīdu. Kādas man kājas ir, jā. Retīgi. Tad tā kā, ja nākat vēl, kad kaut kādas, nezinu, kuras viegli notīrīt naglanes, tad jau ir okei. Taciņa tiešām kā slidotavā. Daudzas reizes nācās gandrīz nolūkties uz gurķa, izmežīt potīti vai palikt bez tupalēm, bet mēs to kopā paveicām un bijām nonākuši jau pie paša krātera. Nu, esam klāt pie tā paša, kas cauruma, kas puš ārā nenormālo tvaiku. Kā jums liekās, citur tu var pieiet. Cik viņš karsts būs. Sēties. Ārpēc. Skan kā helikopters. Ču. Neiesi? Es pieiešu. Es nezinu, cit kā nesanāk, bet es pieiešu. Jāpaskatās ir dzīvē, kā viņš tur funkcionē. Pastieties, kā puš ārā. Jāpaliek rokā, cik viņš karsts ir. Cik silts. Viku karsts. Jēziņ, cik karsts viņš un smird nenormāli. Solām. Biki baigi jau palika, nu, nav tā patīkamā sajūta. Tur tāds akmens vēl svērstās. Un tādu kā sēru šoju ārā, dzeltenu. Dzeltenu, jā. Pilnīgi dzeltens, kā pienenes. Bet, nu, karstums ir nenormāls. Tur sekundi nevar noturēt roku. Tas bija kaut kas interesants. Un te pilnstādi, redzat? Vairāki. Tā iedomāties, kāda enerģija ir apakšā. Vēl pat iedomāties, ja kaut kas notiktu. Tur. No ko? Esam pie pašas malas. Es vēl pats nezinu, kā izskatās, tā kā ejam kopā skatīties. Zaļš nav? Zaļš gluži nav. Šādi šeit izskatās vulkāna krāterī. No? Likās būs foršāk, maš tāpēc, ka laiks ir pretīgs un arī tur līmenis pazdīs ūdens. Varbūt tāpēc. Bet tāpat forši, skaisti skās. Lai redzētu pašu labāko skatu, mēs dosimies tur augšā uz to pašu galotni. Tā redzam šo vulkānu un pretī to vulkānu, kas tur ir. Jā, tā ātri skatos, ka sāk mākties, ja neredzēsim to vulkānu. Skats nebūs tāds, ko mēs vēlamies. Laiks bija ļoti viltīgs. Tas it kā sāka skaidroties un tā pašā brīdī vienkārši sāka gāzt lietus. Tas mainījās ik sekundī, tā kā bija jāķer mirkļi. Esam pašā virsotnē, bet sāk vilties mākoņi, vispār vairs neko redzēt nevar. Tikko viss bija superīgi, bet jau viss ir čābīgi. Mums laiks ir, mēs varam pagaidīt, varbūt kaut kas mainīsies. Jo negribam otrais kāpti. Gribas to skatu uzreiz noķert. Bet nekas neveicina, ka būs kaut kas tāds. Mēs palējā tiksim beigās? Pats ne? Ka nomāksies. Mēs jau vairāk kā stundu varbūt gaidam. Varbūt nē, bet slēga beigiem mākoņi nāk un nevar redzēt otru vulkānu. Mēs sēdēsim, gaidīsim. Vienosim vēl lietu. Tā kā būs, nebūs? Lietus? Jā. Nē.
Tur pat vēl drusciņi vajag noskaidroties un būs vulkāns priekšā. Tad mēs sagaidīsim un dosimies lejā. Tur laikam tālāk vajadz vulkāns ir. Par to nav ziņu. Bet par to jāiet cits stāsts, es pat nezinu, vai viņš ir vai nav. Bet izskatās, nu, tāds ar krāteri kaut kas būtu. Tāds gaiziņš kaut kāds. Jā, kā gaiziņš. Nu jau bija noskaidrojās tāds, nu, ritīgi foršs skatiņš tagad ir. Vajag, lai tālumā pazūd mākoņš, un tad būs baigi labais. Iespējams skats. Tur pirmīt viens kaut kāds grupas vadītājs uzslēdza rufā to lielo sirēnes trauksmi, to un pilga telefonu. Visi šokā bija, kas te notiek. Likās tā, jā, nu dīvaini. Jo te tāpat viss ir aktīvs un tu nekad nezini, kas te būs. Idioti, būtu tuvāks iemesti te krāterī. Dodam mākoņam pēdējo iespēju noskaidroties savādāk. Ne galā, ne malās vispār korzēt nevar vairs. Es kurā nekurina. Kaut kas tur bija skaidrāks, bet nekas daudz. Ko mēs dabījām no vietējiem kaut kādus snekus, vafelītes un cūgaļu kaut kādu fasēto. Forši, ne? Mums pirmo reizi nekā līdz nebija un mums šitā paveicās. Es tā arī bezskaunīgi uzjautāju, ne jau. Nu, tā garām gāju, saku, tas priekš manis un iedeva arī. Tā kā mums ir arī sneki šobrīd. Tā, nu mēs laikam nesagaidīsim foršo skatu, jo sāka bija lietas slīti. Met lejā, kamēr var, tur baigi tāds, nu, diezgan pretīgs ceļš bija, te startā. Te ļoti baisi bija, tā kā metīsim projām. Nu, žēl ļoti, ka neredzējām to skatu. Biškiņi bija pavērās, vienu brīdi bildēs ir, bet... Neko, te vēl nav labāk iesam nekā samirksim te. Raukšamies lejā. Oi! Redzēt, kā ir to filmēšanu. Tās varēja pieturēties, bet gan iznokst. Bet īsmā to trako posmas visu ilgs bija Somā, tur tiešām nevarēja. Tur bija ļoti vienetā jau panika sākās. Sāka kaut skaidroties, bija, ka nevar saprast. Jā, mēs te bija pasēdēsim šitā un pagaidīsim. Negribējām to vietu sagaidīt, kur lietus. Ja tur sāktu līt, tad tur lejā vispār netiktu. Mēs esam te drošībā, tad jau te var līt lietas pofīgi būtu. Beidzot. Nu jau to, esam visam piegājuši. Ja kāds jautā, cik augsts ir vulkāns, precīzi 2181 metrus. Kaut arī vulkāns nav darbojies vairākus 100 gadus, tas joprojām ir bīstams. Pēdējās dzības, ko tas ir atņēmis, ir 2016. gadā lielā nogruvuma dēļ. Kā arī līdz pat šodienai ģeotermālā aktivitāte ir ļoti augsta. Tas joprojām šauj ārā sēru un karstos tvaikus. Kāpjot šajā vulkānā vienmēr iesaka ņemt gidu, jo vietām ir tiešām bīstami un ir cilvēki, kas neatgriežās. Bet mēs, kā jau mēs, mums visu patīk palikt divatā, reizēm pariskēt un reizēm nepiedomājot, ka tas tiešām ir bīstami. Bet skats, kurš liek aizmirst par visām sliktajām lietām. Ja, mums ir ritīgi skrobi, ka neredzējām to otru vulkānu. Nu, mēs startā redzējām, ka nācām, bet no pašas augsts būtu vispār varini bijis, jo apakšā bija tieši mākoņi un pats ārā tas pīķis. Baigi stulbi. Otrais mums vairs nesanāks uzlīsti. Jāiet aizskaldēt rēbes pie tiem geizerīšiem. Es pat nezinu, vai es nofilmēju, baterija nomira. Stāstīju par tiem vārdiem lejā, kur cilvēki sarakstījuši, mēs gribējām uzrakstīt paši savu vārdu, bet un Latvija, bet tur īsti nesies daudz vietas būtu. Kā arī tur nav īsti omulīga vieta staigāt īsti. Izskatās, ka pilnīgā nekurinēs. Pilnīgi apkārt nekā nav. Tikai šitie geizerīši. Tā, noiesim pēdējais garām pēdējiem šam te. Te gan viss ciets tāds sacietājs. Kā tur akmenies vērš? Redzējāt, kā ik akmenies vērš?
Izpūt ārā pušu. Drausmīgi. Te ir trakāks mirklis, trakāks mirklis. Īstenībā te nav tik slikta doma nemaz palikt teltīs. Man liekas, ka forša pieredze būtu, man pat es te gribētu palikt te. Tad nu ko nu varas. Šarus slentē. Un gaidi labāku brīdi, ja var sagaidīt. Kāda taciņa mums ved uz mājām. No, uz lejām, nu tā domāju, lejā, jā. Ak, Dievs, viss tādā pjurzā. Kājas slīd kā slidotavā. Uiu! Maza arī tigaiņa. Vietējiem jau zaļa izteirē, viņi jau kājās normāli lieti. Kur te vietā iet pa labi vai pa kreisi viņā, ne? Nē, mēs pa te ienācām. Jā? Jā. Es atcerošu to vietu. Te vēl teica turies pie žagariem. Aha. Ui, blin. Ui. Lēc tā, ka es lecu. Kāpēc mēs vienkārši uzreiz negājām pie? Tur varēja pāriet? Ojai, saskrējos. Gan visu zemi paņem. Ko? Jāsāk brīdz džungli iekšā. Protams, te dzīvo normāli cūkas. Cūkmeni paskā samestis. Vai tiešām savu musirņu nevar iznest ārā? Pilnīgi lopi. Tā jau, man liekas, nav jau nevienas vietas tādas īstumā, kur nebūtu viņu. Neko nenokrīti. Laicīgi aiztinājāmies īstenībā. Nenormāli pidžinēju. Šitajā sūdā ir tik karsts, kā ārprāt izturēt nevar kā siltumnīcā. Šeit ir fenomenāla vieta. Baigais džunglis. Ieklausties kā skan. Kārtīgs džunglis, jā, forša vietiņa. Tikai mēs te bija tādi kā planskas, ne? Kāpēc? Mēs planskas esam satantuļojušies. Vau, vareni. Šis ceļš viss ir lausts ārā, redzat, kā viss ir sasists. Reāli viss ir bijis aizaudzis ar tādiem bambusiem. Krūta vietiņa. Kas tur bija? Vieta, par ko mēs baidījāmies, ka lietas sāks līti pastieties. Es jau cik reizes gan nomaucies, un paldies Dievam neesmu, bet, nu, trakākais ir tur lejā, nu, pilnīgi dubļi. Un man botām vispār apakšas ir, nu, taisnās. Labi, likšu kameru uz somā, mēģināšu tik lejā tīši. Es sanācu tikt izlēju vienkārši tā centos noiet lejā sausām kājām. Pēdējais tāds, kur es rādīju, kurš nogušu kameru, un davai, nu, tur jau viss esam lejā. Pēdējais solis, un tā ieplūc iekšā. Vienkārši kājas, lapas griežamas. Un tagad mums jāsoļo ir lejā kādas 20 minūtes, tur, kur mums izlaida. Un tur nav, kas mums savāc vairāk, jāiet stunda līdz kaut kādam līdz hotspringiem, jā, un tad tur var sākt autobus mūs savāks. Bet es nezinu, vai mūs tādus cūkas vispār kāds iekšā laidīs. Pretīgi vienkārši viss netīrs, slapšs sasviedīs. Bet skats zato bija baigi labais. Tas jau pats galvenais. Tā pie vēl nekas, tas bija džungļos, tikko tepat kaut kur iekšā te. Te tāds brakšķis nenormāls, koks kā zemes. Kā zemes līdājām koki brakšķāja. Mums jau teica, tāpēc šis ceļš izslēgts tā kā, nu, braucējiem, ka ir tie zemes nogrumi. Bļien, uz kaņiem bija vienkārši pretīgi. Pretīgi jātinās prom ātrāk. Mēs tikko sākam iet pa šo ceļu, stunda jāiet. Miku pagaidi, neskrien tik ātri. Bailēs? Nu tagad jau esam prom no kalniem, nav ko baidīties vairāk. Ja, kur te jau tagad līdzinājums ir. Tas tieši te pateic mugurēs, vai kur iekšā bija.
Nezinu, kas tas pa vēl nebija. Un šī bija tā vieta, kad pašiem kājas bija augstas. Tas vēlreiz pierādās, ka tiešām vieta ir ļoti bīstama un ir ļoti jāuzmanās. Ja vēl nezinām, kur mēs vispār esam. Nu, daba ir ļoti skaista. Tikko gan uzbruka gandrīz 4 suņi. Nu, sāka skriet virsū, bet neko nedarīja, paldies Dievam. Vienetēja, protams, paniskās bailes. Beigās viens suns vakar mūs pavada. Tieši īstajā momentā. Viņš te pačurāja, jā. Un kā bija, viņš mums labu laiku sekoja viens pats, te mums mīlinājās. Un vienam vietēm prasījām, cik tālu jāiet. Šis saka savu vietēm, sāka rūkt virsū, viņš domāja, ka viņš mums pārdara rēcīgi. Tas vispār suns mums vienkārši seko un tā kā pa priekšvieta rāda ceļu un aizsargā. Rēcīgi, kā tā var būt, vispār nezinu. Un viena distance ieturis laiku šādi redzi un atskatās uz mums. Skatāties, kā viņš iet. Redzi? Atskatīsies atkal plīt. Un to ir atkal paiesim garām, viņš ieņem sako priekšā distanci vienu. Tas ir smieklīgi. O, nāk. Jā, viņam kaut kas cits interesē. Kaut ko savošņāja. Bet tas bija rēcīgi, jā, vietējiem uzbruka. Parasti pie mums uzbruka. O, blin, kas pa buļļiem guļ dūņās līdz rīklē pastieties. Viens jau skatās, kaut ko cēlās kājās. Jēzus Marija. Tad normāli esam iepērušies džungļus. Tad es domāju, neviena cilvēka te nav. Malsim tālāk skatīsimies, kas būs. Šis taču tā kā kaut kādā Āfrikā. Ja guļ savā tādā peļķītē līdz ausīm. Bet suns pat aizstāvēja, es tā kriet virsošiem. Atļie, kas gatavoja. Tās brīdis bija nežēlīgs brīdis. Suns, kas mums pavadīja vairākus kilometrus, kas mums aizsargāja un neļāva nevienam mums darīt pāri. Viņš bija ienācis nepareizā teritorijā un viņam uzklipa vairāki suņi. Palīdzēt nevarējām vispār nekādies. Tas notika tik zibenīgi, tie suņi skrējāja uz visām malām, izsekot vienkārši nebija iespējams. Kad mums lika doties uz busiņu, tas nebija tik viegli, jo suni mēs līdz nevarējām. Kaut arī vietēji apsolīja parūpēties par viņu, tas bija tiešām skumjš brīdis. Tas noveda sievu līdz asarām un sabojāja visu atlikušo dienu. Meiko! Viņam žēl, viņa atkal aizskrāja, viņam pakaļ. Nu jā, viņam mēģinās sakost viņu. Nolāpīt. Pilnā laimē trāpījām ideālā busiņā, kur visi vecie pīpēja, kāds reāli smirdēja pēc kaut kādām eļļām. Beigās mēs viņam saspēsīja tā kā siļķes mucē. Tās mūs nogaidīja līdz pat mājām, un kāpot ārā griezti bija tik zemu, kā ar galvas nonesu lampu. Ko beidzot esam pilsētā, netīri visi. Tā jau skatās virsū, tagad vispār lūris. Tas tā patika. Ko pēdām restorānā, kurā negribējām nākt, vienkārši neko labāku netradījām. Un tāds vīliens. Pasūtījām fish and chips. Atnāca, tiešām čips atnāca. Nu, čipsi sapērta kečupu pāri. No paciņām čipsi. Un kas bija mazs tāds fish fingers uzvārīts. What the fuck vispār, bet talka nekāda vispār. Nu, tāds šķīvīts atnāca, nezinu. Smieklīgi vienkārši. Jo vienreiz bija tāds vīliens kārprāts. Baigi dīvains pielikšu description nosaukumu. Un mēs tagad pārvācam bez citu vietu, mums jābrauc ir 6 stundas. Tad mēs piemaksājām drusciņu un Džeks mums apstāsies 3 reizes un izrādīs vietas. Tā kā esam kaut kādā ciematiņā. Šitādas mājas izskatās. Augšā ir tādi ragi mājiņām. Pa lielam visām gandrīz. Un tas nozīmē spēku viņiem. Tas simbolizē spēku. Mums ir mikāp tiekšā? O, baigi labi. Tad dēļ tajā mājā dzīvo 5 ģimenes. Tiešām netrocēsim vienam. Pastieties, kā viņi priekšā iznotiek. Bet, smird kā kūtī. Hello! Tā, šitā izskatās no ārpuses uz rādījumus. Vienīgā problēma, kas ir, te ir suņu nenormāli daudz. Uz Gits saka, ka kāds pazaudējis matus zemē sot. Tas jau tur arī kādam izskatīs. Tā mūsu otrais stops ir pie ūdenskritumā. Vienkārši fenomens. Viņa, kur uzņem bildi, it kā jāmaksāja 5000, tas ir 20 centīmi, 25, bet te neviena nav. Ātri uzpučēsimies un pazdīsim. Pasieties to skatu. Dievs, cik skaisti. Nenormāli skaisti.
Tā vieta bija kā no sapņu grāmatām. Viss apkārt zaļš, tādās mīkstās sūniņās, maza akmens taciņa līdz pat pašam ūdenskritumam. Vārdu, cik te ir skaisti, mēs atkārtojam kādas 100 reizes. Šis ir tiešām viens no top 1 ūdenskritumiem. Tu jau teici, ka mašīna nedrīkstēsi? Ko tagad te muļķojies? Teici, ka nedrīkstēsi šā mašīnā? Garšīgi, vai ne? Baiguli. Pa tādu cenu. Bija arī mazie, tie maksāja 50 centimi kilogramā. Bet, ja pēc lielā maisu, tad divītis viens lielais maiss. Reāli nav jau pat slikti. Ja arī tev patīk mūsu piedzīvojumi, nospied podziņu like, piesako, jo tikai jūsu atbalsts palīdz šim kontam augt un ir vairāk motivācijas turpināt iesākto. Tā kā paliec ar mums un tiekamies jau nākamajā piedzīvojumā.